Čau visiem! Šodien tāds lielisks laiks. Saule spīd, mēnesis spīd. Nolēmu aizbraukt, parakties. Bet slinkums bija braukt. Visādas darīšanas vēl no rīta puses. Un tā izdomāju, ka braukšu uz vietējo pludmali. Kaut ko pa fikso. Tā ka skatāmies, kā būs gājis. Re, kā ir. Nemaz nav jārok. Kurmis to izdara tavā vietā. Šito pacēlu no kurmi rakuma. CCCP. Ramačniks. 15 kapeikas. Kaut kā tā. Parādīšu vēlreiz, ja jūs neticat. Signāls kā ceram. Mēs ar spolies aizķēmies. Tas signāls ir kaut kur te. Gan jau būs šnaba korķis. Ir šnaba korķis. Bet fakts kā tāds, ka kurmis visu dzen ārā no zemes. No dziļuma. Labi. Meklējam vēl. Tā kā gadās virspusējs signāls. Atraku. Pazuda. Rekur viņš. Trioška. Jāsalasam uzurs. Tas man bronzā vismaz iet. Šī tāda tā jaunatne tagad. Sadzerās karona. Viņš mātu gumijas un gredzenas. Tā es jau pacēlu. Te kaut kas nokniebis. Fellim atslēgu un dedzinājuši un ko tik nedarījuši. Stiepju līdz miskastei. Un bija foršs signāls tāds. Es jau pacēlu. Es tikai nosviedu atpakaļ. Es domāju, ka varbūt nav bižutērija iespējams. Ja? Redzentiņš ļoti skaists. Kaut kāds melns baigi. Izrīzāk jau, ka būs bižutērija. Šitāda te akmeni. Vai tur daudz akmentiņa. Bet provītes es neredzu. Neredzu provītes nekādas. Ne pa ārpusi, ne pa iekšpusi. Tā ka smugs bižutērijas gredzens. Pagāju vēl pa to krastu uz priekšu. Pa vidu korķīti pacēlu. Te bija labs signāliņš. ID20 rāna. Tas arī ir 20 santīmu. Es nezinu, ko tas, kas te iepriekš rakājies bija. Vai, kur tur viņš ir ņēmies. Es te visapkārt santīmus raku virspusējos signālus. Tikko te tas nerūsējošais smukums bija. Un nākošais signāls. Padomju zelts. 54. gada 2 kapeiciņa. Šī tāda te vēl nebija atrasta. Tā. Iebeidza to racienu pludmalē. Vietējie jau atpazīst, kas tā par vietu ir. Šitais ir šmurdis. Divas somiņas man ir pilnas.
šitādas te 2 somiņas pilnas. Jā, vēl metālu var salasīt un nodām. Pat baterijas ir. Forši pludmalē. Nu, un tad jau, kas te tā, pa labajiem, kā saka, atradumiem. Atslēgas no seifa. Monako. Un šito, tas Monako ir tas seifs tā. Un te ir, laikam, ieejas atslēga. Tā bija citur, tā bija atsevišķi. Nu, kaut kas te no bižutērijas. Šis bija kopā. Vēl tur bija arī šis. Šis tāds gredzentiņš, nezinu, interesants liekas. Tā kā viens otrā, bet kas tā, tas lodējums tāds dramatisks. Es domāju, sudrabs jau nebūs noteikti. Tā, šitais melniņš tāds smuks. Es jau cerēju, ka būs sudrabs, jo tā augšiņa tā spīd ar dimantiem, redz, kaut kādiem melnējiem. Gan jau ogles. Breļuks. Kaut kāda metāla fikstē jau kā var. Gan jau varš arī ir. Un tad kopā ir cik? Nauda ir tik daudz, kā nekad nav bijusi. Ļoti daudz naudas. Tā, nu tas šitiem PSRS aizstāvjiem, kas vienmēr saka, ka jums Padomju Savienībā dzīvoja labāk. Un tad paskaitīsim, ko ir pazaudējis padomju cilvēks, kad dzīvoja ļoti labi. 3 un 5, 8, ja? Latvijas pirmā brīvvalsts. 3 un 5, arī 8 monētas. Un eiro nauda ir 3 un 5. Tātad, ko mēs secinām, ja? Laiki mainās, bet nekas nemainās. Nu, nē, tā jau gluži nav. Vienkārši vieta jau bija nolasīta pirms manis. Nu, tā kā bija nolasīts, tā kā Ēriki jau bija aizgājuši noteikti. Tā kā, nu, uzvarējis jau būtu bijis šī kaudzītē. Labi. Paldies par skatīšanos. Esiet uzmanīgi uz ūdens. Jā, uz tikšanos. Arī kamēr tiku līdz mājām, jau viena monēta pakāsies. Nu ko? Patiesības mirklis. Silver testing solution. Un tas gredzens tāds aizdomīgs, neskatoties uz to, ka viņš tā salodēts. Nu jā, vai nu bižutērija, vai nu kaut kāds ir darinājums. Pamēģināsim mēs viņu. Būtu jāpaliek. Tiksim tā, parādīšu, kā viņš strādā. Uz bronzas nekas nenotiek. Mēģinām tagad. Tā, es neredzu, ko es tā. Kāds spīdīgs foršs. Tas taču ir sudrabs. Sudrabs. Viņš sarkans palika. Sarkans un matēts. Neko, matēto var uzpulēt. Pa lielu, ja ir vajadzība. Bet, jā, es vēlreiz parādīšu.
Ja, uz bronzas un uz sudraba. Tātad kaut kāds sudraba darinājums, bet tā lodējuma man vietā diezko neviesa cerības. Tā krāsa gan likās aizdomīga, bet jā. Nu, tātad šoreiz ar procents ir izdevies. Tad jau līdz nākamajai reizei.